Marka Rotko mākslas centra sadarbībā ar Daugavpils Māla mākslas centru aizsācis startautisku keramikas simpoziju Landscape, kurā piedalās 25 mākslinieki no 13 valstīm. Simpozija mērķis ir apzināt un attīstīt keramikas darbu attīstību Latvijā un pasaulē. Tas, protams, savā darbībā un rezultātos veidos un pilnveidos mūsu Daugavpils pilsētas kultūra telpu. Tie ir laikmetīgās keramikas jomā, kas ir būtiski, jo Latgale kā reģions un Daugavpils ir vienmēr bijis pazīstama kā vieta, kur mīt keramiķi un kur viņi rada, bet varbūt tās vairāk mums atpazīst kā tradicionālās keramikas lietpratējus. Un šis var būt arī labs stimuls turpmākajai keramikas attīstībai gan reģionā, gan Daugavpilī kopumā. Simpozija sākumā tā dalībnieki piedāvāja izstādi Landscape priekšvārds, kurā apskatāmi 28 mākslinieku keramikas darbi. Izstādītie darbi tiks atstāti kā piemiņas velta Marka Rotko mākslas centram. Mākslas darbs ir nosaukts par tukšuma formu. Tas ir balstīts uz budistu konceptiem, pamatā uz visu, kas saistīts ar dzīvi. Jūs, es, galds, jebkas, kas dzīvo, ir piedzimis un nomirst. Viss, ainava, zeme, viss. Tukšums pastāv jebkur, tas aktivizē visu, kas dzīvo šajā laikā un paiet tam garām. Tas atrodas viņpus dzīves un nāves. Domāju, tā ir laba ideja atstāt šo darbu kā dāvanu Marka Rotko centram. Tā ir jauka vieta. Šādi simpozija ir viena no vērtīgām iespējām iepazīt kolēģus no citām valstīm, kā arī atklāt vispasaules tendences. Latviešu keramiķiem dažkārt tas ir arī veids, kā apgūt laikmetīgo mākslu, jo mums vairāk raksturīga klasiskā keramika. Viens no veiksmīgiem sadarbības veidiem ir 14 gadu garumā izveidojusies draudzība starp latviešu mākslinieci Ingunu Skuiņu un amerikāņu keramiķi Melisu Breidenu. Tieši tas dažādums mums arī sasaistīja, tāpēc, kad Melisai ļoti interesē, ko es daru ar keramiku, jo viņa mācījās Amerikā moderno mākslu. Mēs mācāmies Latvijā klasisko, it kā uz klasiskām tradīcijām un izkopjam to tehniku. Viņa atkal pavisam, ja tu kaut ko izdomā jaunu, to tu kļūsti slavens. Un tad viņa gleznoja skulptūru, un es to keramiku, un tad viņa redzēja manus darbus Amerikā, ka es studēju, kad mani darbi ir ļoti apgleznoti skulptūras, tad viņa teica, tas ir tieši tas, ko es vēlos darīt. Tas ir ļoti interesanti un fascinējoši. Mēs nekad nezinām, kas turpmāk notiks, ko mēs paveiksim. Mēs nepārtraukti strādājam, veidojam šos darbus kopīgi. Es varu aizsākt kaut ko, Ingūna pabeigt, un galu galā ir pārsteigums, kā mākslas darbs ir tapis. Keramikas simpozija organizatore Dina Mīlīga simpozija noslēgumā sola iespaidīgu šovu. 2 nedēļu garumā tas darbs un arī keramikas apdedzināšana dažādos veidos, gan tajā, ko piedāvā Māla mākslas centrs, tradicionālajā melnajā cepelī un elektriskajās krāsnīs. Un es domāju, ka mēs izmantosim gandrīz visas iespējas, ar ko centrs ir nodrošināts. Un tad būs arī izstāde, kas būs simpozija noslēguma izstāde. Tā ir paredzēta arī Māla mākslas centrā, un tad pats noslēgums ir ar ugunsskulptūras šovu, kurš tiek gatavots jau ātrāk par simpozijas, kurš jau tiek gatavots pirms simpozijas sākuma. Ugunsskulptūras izrādi mākslas interesanti varēs vairot 24. augusta vakarā 20:00 Marka Rotko mākslas centra pagalmā. Savukārt starptautiskā keramikas izstāde Landscape priekšvārds mākslas centrā skatāma līdz 31. oktobrim.